Ventspils galvenajā bibliotēkā piekdien, 1. martā, tiks atklāta kāda šoreiz ļoti saudabīga izstāde. Tās eksponāti atspoguļos vairākus gadu desmitus senu vēsturi. Rīgā ir tāda biedrība, kas saucās Civilās aizsardzības muzejs. Viņi veido ekspozīciju, viņiem nav pastāvīga telpa, bet viņiem ir ļoti plaša un interesanta ekspozīcija. Un par cik Ventspils bibliotēka rīko dažādas izstādes, tad sanāca tā, ka sazinājāmies ar šīs ekspozīcijas veidotājiem. Viņi bija interesēti, ka varētu uztaisīt tādu ceļojošo izstādes variantu un atvest uz Ventspilu. Izstādē varēs aplūkot aizsargu līdzekļus, ķīmiskās aizsardzības tērpus, gāzmaskas, mērinstrumentus un sakaru līdzekļus. Arī civilās aizsardzības būvju dokumentāciju. Kādreiz Padomju Savienībā civilajai aizsardzībai tika pievērsta ļoti liela uzmanība. Arī tie, kas ir dzimuši jau pēc neatkarības atjaunošanas, gan arī tie, kas ir dzimuši padomju laika pēdējos gados, tie nezina to, kādā līmenī padomju laikā bija civilā aizsardzība, cik lielu iedzīvotāju daļu tā aptvēra un ko vispār nozīmē civilā aizsardzība padomju laikā. Mūsu laikā arī ir civilā aizsardzība, bet tas ir pavisam cits mērogs, kā tas bija padomju laikā. Tā kā tieši 1. marts ir Vispasaules civilās aizsardzības diena, tad atklājot izstādi, Civilās aizsardzības muzeja pārstāvi demonstrēs arī videomateriālus un fotogrāfijas, kā arī būs stāstījums par šo tēmu. Izstādes atklāšana 17:30. Solvita Demantiņš, Žodziņš, Kurzemes televīzija.